Cienījamie publika, šī spožos svētkos, šī parakstītā dienā un stundā mēs tiekam pacelāti ne tikai no gaidāmām svinībām, bet arī no augstiem kungiem. Jau pieminētā goda dienā tautai tuvu ir stājusies Kultūra izglītības un nemateriālā mantojuma centra eksperti. Turu par ļoti lielu godu, augstu panākumu. Lielas un apbrīnojamas lietas notiks šos svētkos. Slātaviešu sajiešanas jūsmības pārmākti, mūsu sirdis aizgrābs ar saviem muzikāliem komponējumiem Jānis Lūsēns un izrādes Jatika Mīļa ielūkšana režisors Varis Braslavs. Esiet sveicināti, mīļie Vecpiebalgas novada ļaudis, cienījamie sadarbības partneri un mīļi gaidītie viesi. Šis ir nebijis gadījums Latvijas kultūras vēsturē. Mēs visi esam liecinieki pirmajai sajiešanai. Tiek turēta vēsture Latvija, kurā tiek cienīti un respektēti tās iedzīvotāji ar savām prasmēm un iemaņām, ar savu intelektuālo potenciālu un māksliniecisko talantu. Mēs atveram durvis visiem 5 sava novada pagastiem – Dzērbenei, Imešiem, Kaivei, Taurenei un Vecpiebalgai. Šī nebūs tikai kultūras un izklaides nedēļa. Šī ir arī satikšanās nedēļa. Jums būs iespēja satikt Vecpiebalgas novada dižās personības gan klātienē, gan neklātienē. Jums būs iespēja satikt un iepazīt vienam otru. Lai mums neaizmirstama un lieliska šī satikšanās, jo mēs zinām, ka ielūkšana ir tik mīļa. Es domāju, ka katram Latvijas iedzīvotājiem un varbūt pat tālāk Vecpiebalga ir tāds īpašs novads. Arī manā dzīvē Vecpiebalga tā dīvainā kārtā ir ienākusi, jo mācoties Lietišķajā mākslas skolā, tieši Vecpiebalgas bruņķi bija pirmie, ar kuriem es sāku iepazīt tautas tēkus. Mīļie draugi, man ir liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā šodien šī jaukajā vietā, un es ceru redzēt jūs tikpat kuplā un vēl lielākā skaitā arī visos šīs nedēļas pasākumos. Un izmantojot izdevību, es gribu teikt milzīgi paldies Ellai un Vecpiebalgas novada pašvaldībai par uzdrīkstēšanos rīkot šādu īpašu nedēļu,
kurā būs ļoti, ļoti īpaši pasākumi, ticiet man, un par to ir rūpīgi domāts. Mūsu Vidzemes reģionā. Viņš ir skaists tikai ar saviem mežiem, pakalniem, ezeriem, skaistiem laukiem, bet arī ar cilvēkiem. Ar tiem, kas šodien ir atbraukuši, tie, kuri varbūt nepaspēja. Labdien, Čangalijas Slātavies pavalsnieki! Sveicu jūs no kaimiņu valsts, no Čangalijas. Mēs visi kaimiņi šodien ļoti priecājamies par jūsu drosmi, par jūsu uzņēmību. Šādus svētkus rīkojot, lai pierādītu sev un visai Latvijai, kur ir īstenā tautas kultūras mantojuma dzimtene. Tā ir Piebalga. Vecpiebalga atver durvis. Paši Dieva vārdi atvēl cilvēkam savā laikā priecāties. Kad vēl tie labie gadi bija, kad ganus kronēja par ķēniņiem un klauk, raug, klīst aizlaiku migla, savies laiki, zūd tālumu robežas, bet viņi jau ir tepat. Uz Dzērvenes pili rīt 10. jūlijā 16:00 varēsiet novērtēt vietējo floristu un gleznotāju Cumftes veikumu. 21:00 būs spīķeru orķestris un priecāsimies jūs uzņemt Dzērbenē. Ko tu maisies pa kājām? Vai tavi riekstu un mandeļu gaņģi jau palaisti? Trešdien visi dodamies uz Skalbas mājām. Mēs nākam no Kārļa Skalbas pasaules, lai aicinātu jūs trešdien 11. jūlijā ciemos pie mums uz dzimtajiem Kārļa Skalbas incēniem, kur visi kopā kalsim dzejas, dzīvosim pasakās. Vai jūs zinat Kārļa Skalbas pasakas? Protams, jūs pazīstat gan kaķīti, gan zinat pasaku par pelīti. Tikai Kārļa Skalbas pasaulē kaķītis un pelīti dzīvo ciešā sadraudzībā. Tieši tāda būs arī mūsu diena. Bet vakarā, saules rietas stundā, pie saulrietiem baudīsim Jāņa Lūsēna dziesmu ciklu Zelta sirds ar Kārļa Skalbas vārdiem. Gaidām ciemos!
Labdien, Marianna, Okalākā. Lūdzu, vārds. Mīļie piebaldzēni! Mīļie piebaldzēni un piebalgas viesi, man ir ļoti liels prieks redzēt jūs šajā skaistajā pils sakoptajā parkā. Ja šīs brīnišķīgās vecpiebalgas muižas, kurā ir sava laulību zāle, kurā notiek izstādes, te viss ir tieši tā, kā es vēlējos pirms gadiem, kad mūsu izcilais Pauls Putniņš, vecpiebalgas patriots, dramaturgs, vienkārši brīnišķīgs cilvēks. Lūdzu, uzgavilējam viņam! Uzgavilējam! Ietērpa mūs ar biedrenu arotbiedrību šajos lieliskajos tēlos. Paldies jums, dramaturgs! Bet vēl ir mazs sīkums. Mums, vecpiebaldzēniem, ir vajadzīgs baznīcas tornis. Tornis, kur pakāpties, kur pacelt acis. Jo mums visiem vēl vajag garīguma. Bet pirms tam izvāksim no pils parka to nejēgā iebūvēto kolhoza svarabūdu. Bet lai paliek, jo arī tas jau ir kultūras piemineklis. Raksti plānā. Vai es paņemšu plānu? Mēs nevaram šito rakstīt plānā, jo mums ir ceturtdien, tātad 12. jūlijā, 14. padomju retro auto brauciens no kafejnīcas Ūdensrozes laukuma uz Kaivi. Aplaudējam tagad, ko vajag. Ar dažādām svarīgām pieturām un piestāšanu svarīgās vietās. Arī to vajag. Kaivē mūs sagaidīs Launaks kolhoznieku garā un biedra Andra Daņiļenko muzikālā uzstāšanās. Līksmosim, biedri! Arī to vajag. Vajag arī atpūsties, jo tā mēs tiksim tālāk. Soli pa solītim, kaut vai pa milimetrītim. Paldies jums visiem, kad esat šovakar sanākuši un gaidām šajā skaistajā vecpiebalgas nedēļā.
Pie vakarā arī tevi, Antriņ, un visus pārējos uz izcilā komponista Emīla Dārziņa Jāņa skolu, kur izcilā komponista skaņdarbus izpildīs Ingūns Petersons. Tiksimies krāsas stundā komponista dzimtajās mājās Jāņa skolā. Amatnieku tirgus šeptes Nēķina Muižas parkā un Slātaviešu ulstības Taurenes estrādē ar zaļumballi. Ar to laiku jau tāpatām ir, kārtām bitēm nekad neko nevar zināt. Nu, vai tad šitādā laikā var strādāt? Te tik uz ballīti vien jābrauc. Un piekdien Taurnē būs tāda ballīte. Bet pirms tam jāatpūšās. Pieķēru gan, ko tu nestrādā. Es visu darbu jau padarīju. Jā. Vai tad tu jaunumus arī esi dzirdējusi? Kādus, ka Taurnē būs balle? Ne tikai tādi jaunumi. Zini? Nu. Man, labi. Šomāja saimnieks Kārlis, saimniek dēls Kārlis. Ko Kārlis? Tā visās precēties. Ej tu! Un ko tā šīs precēs? Tevi vai? Jaka vai? Viņš precēs kaut kādu rīzinieci. Ak, tā? Visu piepienu. Sekti, šoreiz, vārīs, uz pirgu brauks sandēlē. Ko tu? Jā, un zini? Nu, tu labāk apēp kādu ogu pa vidu. Nu, laika man jāspēc ziņas tālāk jāspēc. Pagaid. Zini, viss būšu apkārt Glanci, kā pies latviešiem pieņems. Ar? Glanci. Bet mani tas tu negribi iest ko. Nedošu, man kas ir kādie. Man ir ziņas. Manā tēva, Kārļa, saderināšanos. Tā tik mūs dzīve. Visi laipni aicināti. Kas ir, ko tu jau stāvi? Saki, kungs, nu kādu vainu tu lieci uz Ķenci un Pāvulu, ka neņem šos debesīs? Vai tev liekas, ka viņi ir tik neticīgi, kā izskatās? Tu gani jāatcerēsi, vai? Tā karstumā galva, laikam sagārs, un tu atman to, lai skaļāk varu pagļaut. Tev atkal tas vērts nestrādā. Protams, man speciāli dod, lai neviens manī nāciet, cik tu esi briesmīgs palicis. Kā sasīs jāsaka, ka tu kāp lejā no tā patastamenta, tev tā galva tā ir sagārs, un tikai vilnīgi trakas lietas jau urgo. Nu kas tam mani ņemas debesīs, tur tā kas nevienam nešu vajadzīgs, bet te gan, nu kā te var notikt te kāds piebalgas pasākums bez galvenā ludas vīra un viņa pušelnieka? Pāvuls, kur te palika Pāvuls? Ko tad tur? Kas tu te pats galvenā? Kā tad piebalcēts jau kranīsas tircēmu, ka viņa galva un cepuri apsitīsas pēc pirmo piebalgas pakalnu zibenīgi nāc šur. Šies redzi, ne priekšā, ne pakaļā neskan, ne prom. Tas atkošo, ne? Tagad visu ziedos, tagad visu uzreiz zin. Grib, lai mēs pa klusu attākam un aizējam. Mums te pagriezies tā, lai tava arkamitei tevi redz. Kā sacīt jāsaka, tā nu visi mīļi tautieši esat sveicināti. Lai kā man patīk aplaudē, lai kāds mums gods. Nu, kā sacīt jāsaka, mums jau te daudz ko stāstīt, bet visa galvenā būšana jau šitajos svētkos būs sestdien. 8. Nu, kādā 8? Nu, tad 14. Jūlijā visi mīļi gaidīt esat manos mīļajos kalna kaibērnos, jo tur būs viss pats galvenais.
Tur būs amatieri, visāda veida amatieri. Šāvēji tu mani nefilmētu, atkal man teiksi kaut ko sliktu. Nu, kā sacīt jāsaka. Tur būs galvenie meistari. Gan lieli meistari, gan mazi meistari. Lai Jānīšam un tā otram Varim būtu tāda domāšana, ka viņi mums tādu mazu lomīnu vakarā iedot. Nu, kas tā par izrādi bez mums? Nu, Pāvulam var nerunāt, viņš tik staigāt var šurp, bet man nu gan kādu vārtīnu iespraucat iekšā, kā sacīt. Dziedātājs gan es neesmu nekāds, es tad arī maz neskatos uz to Jānu, tad man jāstāv stotu. Es jau tā saprotu, tu tā klanto galvu. Nu, labi, es tev došu kukulu, tādu mazu kancīti vari arī Jāņam iedot, jā. Nu, te vakarā tiksimies uz to, kā bučus nevar dot tauta nesapratni. Paldies tev, paldies! Es, kad pirmoreiz mūžā režisoram roku spiežu, jā. Es iedošu arī Lūsēram tādu svēta roku. Va, kata vēl tā būs, vai kāds smuks puisies pēc kata. Jā, nu tā labi. Vai tu vēl kaut ko gribi teikt? Mums ir arī puķis savam meitietim, kas mūs te visus izriktē un arī noteikti nākošreiz izriktē. Un jaunu viņam ancu kušo. Ehāds pielīdājs, viss no manis samācījies. Nu labi, mīļie tautieši, tā visus gaidam galda gaibēnos. Mēs ar tu pišķi maisīsamies. Labvakar visiem! Visizturīgākajiem, vispriecīgākajiem, visvairāk vecpiebalgu mīlošajiem tautiešiem. Ļoti liels prieks redzēt jūs šeit tik kuplā skaitā. Vasariņa ir ieripojusi savā pilndziedā, un arī mēs beidzot esam sagaidījuši to skaisto mirkli, kad varēsim izrādīties. Kur tas notiks un kā, jūs droši vien jau zinat, bet es došu vēl režisoram Varim vēlreiz visu izstāstu. Paldies. Godīgi sakot, ķents ar Paulu man diezgan grūtā situācijā ir ielikuši, jo, nezinu, labi, ka ir Ingu, un varbūt viņi kaut ko izdomās, jo mana profesija ir tāda, ka es tikai sekoju tam, ko ir uzrakstījis scenārijs vai dramaturgs, un tā kā, tas gan jā, labi. Jebkurā gadījumā jūs laikam sapratāt, ka sestdienas vakarā 8:00 Alaugstu krastā notiks tā lielā izrādīšana, ko, manuprāt, tiešām Ingūna ir uzrakstījusi jauku tādu mistēriju, kur satiekās Kārlis Skalba, kurš uzaicina kopā ar Antonu Austriņu uz glāzi šņabdi ar citronu šķēli. Mizu, vai un satiekās tur kaudzītes un atsot, cilvēki, kuri dzīvē nekādi nevarēja satikties, bet garīgi ir ļoti tuvu. Es ceru, ka tas būs... Svētdien vecpiebalga aizver durvis. Tad nu visi svētīšanas, nobeigšanas vārdi un melodijas, lai izskan vecpiebalgas baznīcā. Uz šo jūsmības mirkli, kā gaismas eņģelis mūs aicina Jānis Lūzēns. Jā, paldies. Nu, kas vēl būs dzīve palikuši pēc sestdienas vakara tusēšanas, laipni lūgtu uz jauko baznīcu, izgulēt vēl varbūt pēdējās tādas iepriekšējā vakara nelabumu skaistas mūzikas pavadījumā, ko mēs jums ar Kristīnu Zadovsku, operdziedātāju, mēģināsim tur šo to padziedāt, paspēlēt. Tā kā laipni gaidīt arī svētdien. Namā.
Es mācēju danci vest, man spēlmaņa nevajadzēja, autekliņa nemācēja, tas ticēja čokurā. Vai tecēja, vai netecēja, es apāvu baltas kājas, baltu liku villainīti. Mīl Dievam, žēl ļaudīm, redz man skaisti staigājam. Koši zied linudro zilajiem ziediņiem, aši auda mātes meitas, vieglajām rociņām. Balta gāja mātes meita, kā balta ābelīte. Kā tā balta nestaigās, 3 meitiņas, audējas. Tāpēc visi laipni aicināti uz Vecpiebalgu. Dosimies lūkoties, ko tās mātes un meitas ir saldušas. Tātad šovakar, 7:00, tiekamies Vecpiebalgas kultūras namā uz Latviešu tautas tērpu izstādes atklāšanu. Ar žēlumu jāšķiras. Jo nav vairs citu tik svarīgu lietu, kas spētu slātaviešu prātus novērst no pieminētām būšanām. Pēc slātaviešu likuma, pēc pieņemtiem un apstiprinātiem protokoliem, savas durvis jau vēris Vecpiebalgas kultūras nams, uz kuru tad nu visi arī steidzamies. Jauna savtavā, paspiņš jauniem bērziņiem, un piekars aru sāriem pret sauli mīdzētiem. Pret sauli mīdzētiem bija bērziem tumša ziemā,
bet prāts tiem gaišs un balts. Nu, katrs mazais zāriņš ir skaidrā zelta kalns, ir skaidrā zelta kalns, ir skaidrā zelta kalns. Mācīs lasīt mazo puisi, kalna būdā aizmirstā, jaunās eglēs ar jau lāsa, lielās zvaigžņu grāmatā. Vakarā tās stāv ap kalnu, kad tev acis vērās ciet, lēni roka, zaļās galvas un ar zvaigžņu koriem dzied. Mazu puisi, kalna būdā aizmirstā, mācīt lasīt, mazu puisi, kalna būdā aizmirstā. Lasīsim tu, debes vaidzēs, liels ir mūsi. Slēņi kā draugā, smīt klusa zelta sirds, smīt klusa zelta sirds. Kā lai šai naktī tava zelta sirds, kā Dievs jūs man staru tēlīt, man staru tēlīt. Man šauro jūtus braukās, kā puķi tie krasti, kas nāk, tie krasti, kas aizpeld, tie krasti, kas nāk, ir dzērnieka dvēsele rada. Palasīt dienas mūlakās, klausos, klausos, sirds jau zina, kas pie loga pieklaucina, sniega pašlas atputina lietus bet ko pašlas atputina, lietus lāces nolīdzina, viena sirds kā mīglājā palta puķe ezerā. Viena sirds kā mīglājā palta puķe ezerā.
Paldies jums, ka bijāt šodien kopā ar mums. Kad zeltkalis ir mēža, viņš kaļ un skan. Tik līksmi un tik gaiši top tumšā sirdī man. Top tumšā sirdī man. Jauna zelta lampas, viņš jauniem bērziņiem un liek ar zāru zāriem pret sauli mīdzētiem. Pret sauli mīdzētiem. Bija bērziņ tumša ziemā, bet prāts tiem gaišs un balts. Nu, katrs mazais zāriņš ir skaidrā zeltā kauts, ir skaidrā zeltā kauts, ir skaidrā zeltā kauts. Zem tumšām eglēm mirdzētiem tīrā zeltā tīk, un putniem viņu zāros vairs dziedāt neatlīk. Vairs dziedāt neatlīk. Es nezinu, es tā esmu redzējis.